Es vienmēr saviem aģentiem saku tātad, ja tu jautās vai piedāvās, kas var notikt? 50% nopirks, 50% nenopirks. Divas lietas var notikt. Vai nopirks vai nenopirks. Vai ne? Ja tu nepiejautās un nepiedāvās, 100% vienkārši nenopirks. Ir tikai viens variants, kas notikt. Ja? Nenopirks. Ļoti vienkārši. That's all it takes. Tas viss, kas vajadzīgs. Viss. Vienkārši atvērt muti un piedāvāt. Un tas jau vien palielina jūs iespējas pārdot par 50%. Tieši tik vienkārši. Un kas ir ļaunākais, kas var notikt? Nu, padomāsim. Kas ir ļaunākais, kas notikt, ja jūs piedāvāsiet? Kāds ir bijis ļaunākais scenārijs, kas jums notic, ka jūs piedāvājat? Pastāstiet, man ļoti interesanti. Nepaņems. Izklausās diezgan draudīgi, jā. Labi, kas vēl? Kas vēl var notikt ļauns? Kurai kāda ir iesitusi? Nav roku. Dīvaini. Es domāju, kas ir par to, ja piedāvā. Labi. Kaut kas cits, kaut kādi lamu vārdi? Kaut kas? Nu, nē. Nu, protams, ka nē. Tātad nekas nevar notikt, ja jūs piedāvāsiet. Ļaunākais, kas var notikt, ir jūs pateiks nē. Nē, paldies. Nav problēma. Tiekamies nākamreiz.